Inti, kā ir ar krāsošanu vai špaktelēšanu, piemēram, podziņkrāsniem, kamīniem, tur, kur ir karsta virsma? Tā ir tāds karstuma izturīgo produktu līnija, ja? Gan gruns, gan līme, špaktele, apmetums. Var izmantot šo te špakteli. Šai te sērijai vajadzētu izturēt karstumu līdz 350 grādiem. Nu, podziņkrāsnes nekad nesakarst tik daudz, ja? Bet jā, viņu varat špaktelēt podiņu fasādi, bet ne šķirbas. Ja tā krāsns ir sākusi dūmot, ja, jo ar laiku viņi tomēr izdrūp tas māla sastāvs ārā un viņi sāk dūmot. Šie te jums nepalīdzēs. Būs jāņem vien vai nu māls, vai nu māla smilts, kaut kāds maisījums, vai tas saucājums mertels, ja, māla šamota. Jāpildi iekšā, tais spraugās. Ja? Nu, pašu fasādi, jā, varat ņemt ar šādu špakteli, vai varat pat izmantot kaut kādus cementu bāzes špakteli, jā, nu, cements arī tur, nekas viņam arī pie 100 grādiem nenotiks. Ja mēs esam nošpaktelējuši, nogruntējuši, tad jūs droši varat ņemt to pašu emulsijas krāsu, ūdens, piemēram, akrilu krāsu, krāsot. Šai te krāsai temperatūras noturība līdz 95 grādi. Podziņkrāsnes nekad, tad jūs vispār tur pat nevarēsiet pieiet metru tūmā. Ja? Tā kā droši varat krāsot. Agrāk bija populārs krāsot ar alkīdu krāsām vai ulmaņu laikos ar to saucamo eļas krāsu, kas bija uz lineļas bāzes. Bet mīnus bija tāds, ja, ka viņa veidoja diezgan lielu plēvi un temperatūras svārstībās viņa sakarst. Atdziest, tā krāsa sāk laisāt un lobīties nost. Pretīm kaut kāda akrilu krāsa, nu, viņai sava elastība, nu, viņa nelobīsies nost.